Par Smārdas pamatskolas pirmsākumu uzskatām 1920. gada 12. septembrī izveidotā āmarnieku skola, kas tobrīd atradās Meškunga pagastā. Pirmā pasaules kara gados lielākā daļa Smārdas apkārtnes ēku bija sagrautas, un vienīgā skolai piemērotā būve bija āmarnieku vasarnīca pie Valguma ezera. Tā atradās meža vidū un bija maz cietusi. Skolu atvēra un iekārtoja par valsts līdzekļiem. Par skolas pārzini ievēlēja Lidiju Braucēju. Tika īrēta māja un nomāta arī aramzeme un saimniecības ēkas, kūtis, klēts, šķūnis, pagrabs, kas bija paredzēts skolotāju vajadzībām un ko skolotāji varēja lietot bez maksas. Sākumā nekāda inventāra skolā nebija. Bērni sēdēja pie ierakumos sameklētiem galdiem un soliem. Tāfeles vietā lietoja baltu dēli. Skolā mācības uzsāk 36 bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Kad skaits pieauga līdz 40, darbā tika pieņemts otrs skolotājs. Vajadzēja mācīties 2 telpās. Lai nodrošinātu nepieciešamo, skola aizņēmās naudu no valsts, ko izlietoja galvenokārt telpu īrei, malkai, elektrības ievilkšanai, skursteņu tīrīšanai, skolas apkalpotājas algai, inventāra iegādei, piemēram, galdiem, skolas zīmogam, krītam, rakstām papīram, kā arī mācību līdzekļiem, piemēram, Latvijas un Eiropas kartēm, globusam, grāmatām. Pēc 2 gadiem atgriezās āmarnieku īpašnieks, un skolai telpas bija jāatstāj. Tobrīd likvidēja Meškunga pagastu, un skolu pārņēma Ozolnieku pagasts. To nosauc par Ozolnieku Smārdas skolu un ierādīja telpas Smārdas dzirnavās pie Slocenes upes. Telpas nebija skolai piemērotas, un pagastā tika pieņemts lēmums būvēt jaunu skolas ēku pie Smārdas stacijas.